Labdien, īstenībā, tad, kad es gatavoju šo prezentāciju un līdz galam nebija skaidrs, kāda būs runātāja kārtība, pa ko katra runātāja runās, jo tās pēdējās tēmas finalizējās pēdējās dienās. Bet īstenībā man ļoti daudz mana darba, ļoti daudz priekšā man pateica Ilves skundze. Un ievadīja tajās tēmās, kas ir, manuprāt, svarīgas, ko es šodien uzsvēršu, jau tādā kontekstā, lai uzņēmumi saprastu to risku nozīmību. Un atkārtošu slaidu, ko runa stāstīja, tad bija šodien savienot ar rītdienu, jo realitātē to, kad Ilves kundze ļoti aktīvi uzsvēra tajā, ka tas, kas ir svarīgi saprast ne tikai klientu tajā kontekstā, bet arī īstenībā mums kā operatoram, tas svarīgākais punkts ir, jebkurā situācijā, lai kāda viņa arī būtu. Skaidrs, ka mums nav jāgatavojas karam, un skaidrs, ka mēs savas ikdienas tā neveidojam, bet mums kā operatoriem ir ļoti, ļoti svarīgi tas viens faktors, lai pakalpojumu pieejamība jebkurā situācijā būtu nepārtraukta. Tāpēc man ir viens tāds instants slaids, kur es gribēšu mazliet pastrādāt ar publiku, ar jums. Es esmu arī sagatavojis dāvaniņu cilvēkam, kurš man varēs atbildēt šo jautājumu. Harald, es palūkšu tev palīdzību, lai tu varētu... Tu būsi manas acis šodien, es būšu rokas, tu būsi manas acis skatīties, kurš pacels roku vai atbildēs šo jautājumu. Jautājums ir diezgan triviāls un ir saistībā tieši ar pakalpojumu pieejamību. Jautājums ir elementārs. Kas ir kopīgs šiem zīmoliem? Nu, rociņi. Visi apaļ. Šis vai šis? Ja? Noteikti. Bet pieliksim klāt vēl vienu punktu. Viens lauciņš šeit trūkst. Ja mēs pieliekam klāt šo cipariņu, vai šis kaut ko vairāk nozīmē? Ļoti labi, es jau Ilves kundze atbildēju īstenībā, un pareiza atbilde ir CrowdStrike. Tātad šī gada 19. jūlijā, kas ir burtiski 2 mēnešus atpakaļ, notika liels incidents, kas nav saistīts ar, tas ir saistīts ar kiberdrošību, bet mazliet citā kontekstā, jo nekas netika uzlauzts. Tātad realitātē pavisam vienkāršas sistēmas kļūdas vai cilvēka kļūdas dēļ tika vienai programmatūras elementam veikts kļūdains atjauninājums, kā rezultātā 19. jūlijā tika ietekmēta arī Latvija, jo tīri dēļ šā incidenta mums pozitīvusā nevarēja viens mākslinieks ierasties, jo vienkārši nebija iespējams atlidot, jo CrowdStrike ir pasaulē lielākais drošības integrators, kurš nodrošina drošību pakalpojumu spektru, lielu spektru, un viņa atjaunojuma dēļ aptuveni 8,5 miljoni dažādu Windows ierīču piedzīvoja to skarbāko administratoru murgu, tātad Blue Screen of Death, kad ekrāns vienkārši parādījās zils un nebija pakalpojumi pieejami. Un CrowdStrike, protams, lielākā daļa klientu viņiem ir Amerikā gan, bet arī Eiropa ļoti smagi cieta, un es tieši apkopoju ciparus par Eiropu. Tad realitātē tie 8,5 miljoni ierīču Eiropā, kas cieta, un kopējie zaudējumi Eiropā ir lēšami 9,1 miljārda eiro apmērā. Nieka 2 mēnešus atpakaļ, nieka cilvēciskās kļūdas dēļ, mēs piedzīvojam milzīgu incidentu, kur mēs arī tiešā mērā tikām ietekmēti. Un ja mēs vēl paskatāmies tādiem interesantiem faktiem, tad šī CrowdStrike ziņā nav pirmā reize. Viņi ir kļūdījušies vēlreiz. 2010. gadā bija ļoti līdzīgs incidents, kad McAfee izlaida kļūdainu atjauninājumu programmatūrai, un notika tieši tas pats, kad tika traucēti miljoni ierīču, miljoni datoru. Un tas, kas interesanti, ir tajā, kad CTO McAfee 2010. gadā bija George Kuts, kas tagad ir CrowdStrike CEO. Respektīvi, viens cilvēks strādājot milzīgās korporācijās var savārīt ļoti lielas ziepes. Divreiz. Es atgādinu, es esmu skatuves. Ņemot vērā notikušo, CrowdStrikeam baigi vajadzētu pārdomāt to kompānijas nosaukumu. Tas ir viens. Otrs uzvarētājs ir... Ilves skundze. Es nezinu. Ak, Dievs. Nu, ko mēs māri daram? Es atstāšu lēmumu tavā ziņā. Tad jums jāmeklē balss, es atdodu jau jums.
Aplausiem skanot. Šis hūdīs, jā. Lai būtu. Tā ir tāda forša bites HR kolēģi sagatavotā paciņa. Viņi ir brendot ar bites lietām. Es ceru, ka tas nav nekas, bet ļoti skaistas un siltas un rudenim nākot forša lietiņas, kas noderēs. Jā. Ļoti labi. Nu, lūk, un attiecīgi mēs runājam par CrowdStrike kā tādu un šo incidentu. Tad ir ļoti, ļoti svarīgi tas IKT sadarbības partneris, kur jūs izvēlaties. Un, ja mēs esam bites pasākumā, tad parunāsim par bite attiecīgi. Ja mēs runājam par bite un bites to IKT komandu kā tādu, tad mēs esam lieli. Mēs tiešām esam lieli. Mums ir 64 IKT un mobilo pakalpojumu klientu vadītāji. Liela daļa arī šeit, līdz ar to ar saviem menedžeriem noteikti parunājieties par lietām, kā mēs varam palīdzēt. Bet mēs esam lieli un mēs varam daudz. Mums ir 4 IKT risinājuma preseles eksperti. Tie potenciāli ir viena no gudrākajiem cilvēkiem bitē. Kāpēc to zinu? Jo es 3 gadus biju viņa sarakstā. Un tad mums ir vairāk kā 200 certificēti tehniskie speciālisti, kuri uzstādīs, uzturēs un uzlabos tos visus IKT pakalpojumus. Un, protams, arī reāli 24/7 palīdzības dienests, kas visus problēmu risinājumus vai incidentus vai palīdzēs jums vienkārši ar tādu stingru un zemu balsi. Viss būs kārtībā, mēs visu salabosim, mēs jums palīdzēsim. Šis ir slaids, ko jau Arunis rādīja. Un īstenībā mēs atkal atceramies to, ka esam bite ar triple player Latvijā. Mēs esam lieli un vareni, bet īstenībā ir tā, tas skan ļoti droši un skan ļoti pārliecinoši. Bet realitātē, ja mēs runājam par IKT pakalpojumiem kā tādiem, tad bite piedāvā pašu plašāko produktu portfeli tirgu. Un realitātē tāds arī ir bites mērķis un arī bijis. Jo tad, kad radās tāds vārds, kas, diemžēl, ir mazliet aizgājis tādā nebūtībā, ir mazliet esam to brendu pārbrendojuši, bet tad, kad bite izveidoja tādu pakalpojumu grozu, ko mēs nosaucām par One IT, kad viens IT, kad ir jābūt tai vienas pieturas uzņēmums, pie kuras atnākat, kuras paņemat mobilo telefonu SIM-karti, kuras paņemat internetu pieslēgumu, kuras aprīkot internetu pieslēgumu ar dažiem drošības elementiem, kuras izvietojat savu aparatūru datu centrā. Ņemiet mūsu IoT pakalpojumus, mūsu IoT platformu un veidojat savus IoT lietu internetu, kuras veidojat dažādu veidu lietas no mākoņu pakalpojumu ziņas, uz programmatūras licences dažādu partneru. Mēs esam principā pietura, kur realitātē, ja ir pakalpojumi, kurus mēs nevaram piedāvāt, tad mēs tos varam piedāvāt ar mūsu sadarbības partneriem. Un principā, ja man tā, es ceru, Haralds man to pajautās, pastiprināšu to vēlāk, bet ja man ir jāpasaka, kas ir tas, ko mēs nevaram, tad man nav atbildes. Jo principā mēs varam absolūti visu. Bet ja mēs parunājam par tādu lietu kā nedaudz negatīvu statistiku, tas atkal iet ļoti daudz kontekstā par to, kur lietas, kur jums pašiem kā uzņēmuma vadītājiem vai kā tehniskajiem vadītājiem jāsaprot tie riski, ko Ilves kundze ļoti, ļoti stingri uztvēra, kad mums pašiem ir iekšā jāsaprot tās svarīgākās lietas, kas mums jāaizsargā. Un īsumā ir tikai 74% uzņēmumu, es teikšu, kāpēc ir vārds tikai, 74% uzņēmumu, kas lieto antivīrusu. Bet šis cipars kaut izskatās pietiekami tāds apjomīgs, tur 26% uz pašam finišam, tad īstenībā ir tā, ka ļoti liela daļa uzņēmumu bezmaksas antivīrusu, kas nāk līdz datoriem, arī uzskata par drošu aizsardzības risinājumu. Attiecīgi, ja mēs skatāmies par tādiem tiešām adekvāta līmeņa antivīrusu risinājumiem, tad noteikti tas cipars ir stipri zemāks. 35% uzņēmumu ir tie, kuriem ir ugunsmūris. Un šeit atkal man jāuzsver, šis cipars ir mazāks. Un tā jau ir tikai 1/3 no Latvijas biznesa uzņēmumu, kuri lieto ugunsmūri, bet arī šeit ir tā strīds starp pārdevējiem, strīds starp tehniskajiem vadītājiem, kas atkal uzskata, ka tīkla iekārta kā rūteris arī ir ugunsmūrs, kas īstenībā nav patiesība. Jo realitātē, ja mēs kā bite speciālisti, kā bites pārdevēji un presēli, mēs runājam par ugunsmūri, tad mēs jau runājam par aplikāciju līmeņa ugunsmūri, kas ir nākamā līmeņa vai next generation firewalls.
55% uzņēmumu glabā datus mākonī. Šis cipars katru gadu aug. Ja mēs skatāmies pagājušā gada SKDS to aptauju, tad tie bija 30%. Attiecīgi, Ukrainas stāsts un Ukrainas digitalizācija, ja ir ļoti slikts pēc tā kopējā fakta, tad īstenībā tas ļoti ir palīdzējis Latvijas uzņēmējiem apzināties viņu datu svarīgumu un tajā, ko un kā mēs varam papildus tam pierastajām veidām, kā mēs glabājam datus, viņus nodrošināt tā, lai viņi būtu tiešām pieejami tad, kad viņus arī vajag. Un 62% uzņēmumu vērtē IT risinājumu lomu kā mazu vai maznozīmīgu. Bet šeit ir vēl mazliet sliktāk dēļ tā, ka īstenībā šis cipars dalās tā, ka 23% IT lomu uzņēmumā uzskata kā maznozīmīgu un 39% kā vidēju, attiecīgi sasumējoties 62%, bet īstenībā mēs vēl projām neesam sapratuši tos IT lietus un digitalizācijas plusus un to drošību, ko tas mums realitātē var dot. Un īstenībā mēs runājam no tādiem pakalpojumiem. Es šodien noteikti nestāstīšu par pakalpojumiem, par konkrētām lietām, par cenām, noteikti nē. Bet es gribētu teikt, ja mēs runājam tīri no IKT drošības aspekta, tad es gribētu sadalīt to drošības piedāvājumu, to pakotni ar 4 lielos stabos, 4 lielās galvenajās sadaļās, kas ir lietotāju un ierīču aizsardzība. Šeit noteikti arī nākamais prezentācijās mūsu Samsung partneri pastāstīs, kā mēs varam labāk un foršāk un drošāk aizsargāt ierīces, bet arī vitēji risinājumi dažādi. Tīkla aizsardzība, protams, tīkla aizsardzība, kas ir pamats, tīpaši Biti kā tīkla kompānija, mums ir ļoti svarīgi aizsargāt savu tīklu, un mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu klienti savus tīklus aizsargā, un mums ir dažādi veidi un risinājumi, kā mēs to varam palīdzēt, kā mēs varam to darīt. Mākoņu pakalpojumu aizsardzība, kas gan principā dotā brīdī iet roku rokā ar tīkla aizsardzības daļu, jo mākoņu pakalpojumu veidi mums ir dažādi. Latvijā pieejami, es domāju, ir lokālajie pakalpojumu sniedzēji, mums ir, protams, lielie integratori. Un viens no svarīgākajām lietām, kas daļēji, protams, arī apvieno visus iepriekšos punktus kopā vienā vienumā, tad ir aizsardzība operacionālā līmenī, kas apvieno datu aizsardzību, tīkla piekļuvas drošību, incidentu pārvaldību un regulārs atjauninājumus. Tā ir tā lieta, ko darīja CrowdStrike, kurā, diemžēl, kļūdas dēļ ietekmēja ļoti daudz uzņēmumus un ietekmēja ļoti daudz dažādu darbību un dažādu pakalpojumu pieejamību. Attiecīgi, ja mēs saliekam šos visus 4 galvenās sadaļas, saliekam tādā vienā lielā stabā, tad tā ir tā IKT drošība pamatā, tas, par ko katram uzņēmumam būtu jādomā. Un realitāte, ja mēs atkal skatāmies ļoti vispārnoši, tad mēs kā Bita esam, es nebaidīšos teikt, soli priekšā ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas līmenī uzņēmumiem. Bita Antivirus Plus ar Velbonu, tas ir aizsardzība pret draudiem internetā pamatā telefonā. Realitātē ir tā, ka tā statistika Eiropā ir man pārsteidzoši, teikšu godīgi, 85% Eiropas interneta tiek patērēts mobilajā telefonā. Attiecīgi Antivirus Plus, kas ir tieši mobilajiem ierīcēm, sadarbībā ar Velbonu, ir tas, kā mēs varam nodrošināt šo 85% plūsmas drošību. Un, mēs sākām sadarbību ar Velbonu 2 gadus atpakaļ. Mums dotajā brīdī jau ir tā saucamā otrā iterācija šim Velbonu pakalpojumam. Iekšē mēs saucam tur Antivirus 2.0, tur Antivirus Plus tādā klientu komunikācijā. Tad īstenībā liela daļa Velbona ir, tas ir drošības kompānija, kas strādā operatoru līmenī un strādā ar pasaules lielākiem operatoriem. Un tad mēs sākām sadarbību viņiem 2 gadus atpakaļ. Pirms nedēļas ar viņiem sadarbību sāka lielākais Vācijas operators O2. Attiecīgi, mēs atkal pat Eiropas līmenī, mēs jau esam 2 gadus priekšā pat lielajiem Eiropas gigantiem, domājot par to, kā mēs varam aizsargāt šo pamata patērētāju, kas ir mobilais telefons. Un, protams, braucot tālāk, kas ir tīkla daļa, tīkla aizsardzība, ne tikai tīkla aizsardzība, jo, ja mēs runājam par mūsu tiešām vērīnīgo sadarbību ar Fortinetu,
tad dotajā brīdī tas, ko mēs varam piedāvāt no Fortinet pakalpojuma tā portfeļa, ir atkal principā viss sākot no elementāra lieta, kas ir ugunsmūris, kā pirmā tīkla ierīce, ar ko jūsu datori, jūsu telefoni dodas internetā, turpinot ar dažāda veida tiem otrā līmeņa antivīrus risinājumiem ar Security Operations centru un dažiem tiem pakalpojumiem, ko mēs ar Fortinet palīdzību varam palīdzēt jums integrēt tīklā, izveidot jums tīklu. Kaut vai, ja mēs pat nerunājam par pārdošanas cipariem, ar konsultācijām palīdzēt. Kā mēs varam palīdzēt izveidot jūsu tīklu, kā mēs varam palīdzēt viņu uzlabot. Drošības ziņā, pakalpojumu pieejamības ziņā, jo dienas beigās tas, kas ir svarīgi, ne tikai mums bitē kā pakalpojumu sniedzējiem, bet arī noteikti jums, jūsu pakalpojuma pieejamība. Lai kāds arī būtu tas pakalpojums, ko jūs saviem klientiem piedāvājat. Un pats pēdējais jauninājums, un atkal ļoti daudz arī Ilves prezentācijā tiks stāstīts par šo ļoti svarīgo punktu, kas ir DDoS aizsardzība. Nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ Bita pieņēma, es teikšu, ļoti dārgu lēmumu mainīt DDoS risinājumu uz dotajā brīdī pasaulē tādu, ļoti tāds žargonisks vārds, pasaulē krutāko risinājumu sadarbībā ar Nokia Deepfield. Mēs ieviesām Nokia DDoS risinājumu, kas ir bāzēts uz mākslīgo intelektu. Ja mēs runājam par mūsu konkurentiem, tiešākiem vai mazāk tiešiem, tad DDoS tā darbība vienmēr ir bijusi, kad DDoS aparatūra mācās tīklu un principā aizsargā jūs no anomālijām. Tas ir vienmēr bijis tas DDoS pamatā. Jūs aizsargāt nevis no uzbrukuma kā tādu, bet aizsargāt no tīkla anomālijām. Tad Nokia Deepfield risinājums iet jau nākamajā līmenī, un viņam vairs nav jāmācās. Mēs varam Nokias DDoS risinājumu palaist ar nākamo dienu klientiem. Un viņš jau skatās ne tikai trafiku, viņš skatās lielās globālās pasaules datubāzes, dažādas lielās AI lielo tīklu sistēmas, lai realitātē nodrošinātu to pakalpojumu jau nākamajā līmenī. Un arī mēs runājam par to tīklu pieejamību, tad arī, ja mēs salīdzinām mūs ar pat Eiropā lielajiem spēlētājiem, tad tie cipari un tie uzbrukuma apjomi, kā mēs Bites tīklā varam aizsargāt savus klientus, ir līdz pat 50 gigabitiem sekundē datu uzbrukumu. Dotajā brīdī lielākais uzbrukums, kas ir bijis Austrumēropā, pat ne Latvijā, lielākais DDoS uzbrukums Austrumēropā dotajā brīdī fiksētais ir 9,4 gigabiti, tad mūsu tīkls spējīgs aizsargāt līdz pat 50 gigabitu uzbrukumu. Principā tie cipari, kur hakeriem vēl būs jāpamācās, lai viņi tiktu tādos ciparos. Īsumā tas arī viss. Ļoti īsi, ļoti viegli par to, kā mēs varam jums palīdzēt.